Es iepazīstināšu pirms ar sevi. Es esmu Eva Johansona, kultūras žurnāliste, un es savā ziņā esmu ārkārtīgi ieinteresēta vadīt šo diskusiju, jo arī gatavojoties tai man nāca tāda iespēja ar ļoti daudziem nozares profesionāļiem izrunāties, palasīt intervijas, paskatīties video, un jāsaka, ka man viedoklis strādājot kultūras redakcijā Latvijas televīzijā bija mazliet citādāks par deju un kāds ir dejas stāvoklis un kā tas viss process norit. Līdz ar to man bija jau tas izpētes process ārkārtīgi interesants, un arī šodien es varbūt vairāk pārstāvēšu nevis tādu ļoti profesionālu burbuļu viedokli, bet vairāk tādu kā sabiedrības viedokli, tiešām uzdodot gan tos jautājumus, kas man personīgi interesē, gan varbūt arī izrunāt to, kas sakrājies jums un kas nav pateikts, tādēļ izmantojot šo iespēju. Jums šodien tiek dots rupors gan tiem, kuri šobrīd klātesoši panelī, gan tiem, kuri ir klātesoši zālē. Šis ir labs brīdis un laiks, gada nogales, dzimšanas dienas vai tādi svarīgi datumi, vienmēr ir svarīgs laiks apstāties, izrunāties, un es atceros, ka es vienreiz ieskrēju Latvijas televīzijas virtuvē, kur es dzirdēju, ka viena režisora saka, nu beidziet man tik daudz visu, man taču vajag to laiku, lai es apstātos, izelpotu un varētu radīt tālāk. Un man tā frāze ir tik ārkārtīgi iesēdusies galvā, ka es domāju, ka šis ir tas brīdis, tas jocīgais brīdis starp svētkiem, kurā mēs varam apstāties, izpūst gaisu un parunāt par tām būtiskajām lietām, kas dejas nozarē ir svarīgas. Es pati nedejoju, es esmu ļoti sen pie Rūtentāla mazliet darbojusies, un mana tāda varbūt kaislība ir skatīties laikmatīgo deju, bet ikdienā es neesmu iesaistīta, lai saglabātu neutralitāti nevienā no šiem procesiem, tikai kā žurnālists stāstot par dejas notikumiem, un līdz ar to tā kā vairāk redzot varbūt to fasādes pusi, kas ir skaista liela sižeta par uzvedumiem, par festivāliem, kuros deja spēlē nozīmīgu lomu. Bet šodien mēs esam pulcējušies Zirgu pastā, diskusijā Deja domā, Dejas balva 2023-2024 gaidot, un es gribētu teikt, ka šo rīko Dejas informācijas centrs un atbalsta Zirgu pasta telpām un kultūras ministrija iespēju robežās, un šī Dejas balvas 2023-2024 nominantu un mūža balvas saņēmēju pazinošanas preses konferences notiks tātad 7. janvārī, pavisam drīz, tādēļ pirms tam gada noslēgumā mēs esam sarīkojuši šo iesildošo diskusiju, gan nominantu paziņošanai, lai atskatīties uz pagājušo periodu, žūrijas darbu, uz tendencēm un gatavotos Dejas balvas pasniegšanas ceremonijai, kas notiks 29. aprīlī Vidzemes koncertzālē Cēsis, un tādēļ šī ir tāda, kā teikt, varbūt tāda sniega bumbas velšanas sākums, lai nonāktu līdz pašai Dejas balvas ceremonijai, un lai izdiskutētu to, kas nozarē ir bijis svarīgs, kāds ir bijis žūrijas darbs. Mēs esam aicinājuši Dejas balvas žūrijas pārstāvjus, kas ir laikmatīgās dejas eksperts, žūrijas komisijas priekšsēdētājs Dmitrijs Gaķikevičs. Labvakar! Labvakar! Laikmatīgās dejas eksperta Sintija Siliņa. Sveiki! Labvakar! Baleta eksperta Līta Bēris. Sveicināti! Labvakar! Baleta eksperts Erlens Ritenbergs. Labvakar! Sveiki! Skatuviskās tautas dejas eksperts Ārtis Puriņš. Labvakar! Sveiki! Mūsdienu deju eksperta Edīta Ābeltiņa. Labvakar! Labvakar! Un mums pēc neilga brīža pievienosies arī māksliniece, mākslas terapeite un mākslas mediātore Lība Bērziņa. Bet, lai mēs šo sarunu uzsāktu, es gribētu tādu izsildošo jautājumu, pavisam īsi atbildot, kas ir jūsu pagājušā gada vai perioda vilšanās un prieks? Varat sākt, kādā secībā jūs vēlaties, vai tas ir prieks vai vilšanās dejā? Vai kā jūs vēlaties? Varat pēc kārtas, varat arī improvizēt, kuram sirds deg uzreiz atbildēt. Labvakar visi vēlreiz. Par sāksu laikam ar sliktāko. Nu, ar vilšanos, jā. Vilšanos, jā. Tas ir ļoti svarīgi, lai saruna vispār notiek. Nē, nu jā, jo bija daži momenti, patiešām, kur es tā drusciņ tā kā vīlos, varbūt tās nees viens, varbūt tās vēl vairāk, jo mūsdienās, liekas, daudzi se uzskata par ļoti tādiem izciliem horeogrāfiem vai dejotājiem, kas, manuprāt, ja tā reāli skatās, neatbilst. Neatbilst īstenībai, jo citreiz mēs aizbraucam kaut kur, aizējām paskatīties, un tu redzi, pat viņš neatbilst dejas balvas kritērijiem. Bet ir izvirzīts, un tu aizbrauc, tu tērē savu laiku, un beigās nonāc pie tāda slēdziena, kāpēc vispār tāds bija jāpiesaka? Tāds darbs. Bet jā, tāda daļa no procesa. Nu jā, es saprotu, ir jābūt meklējumiem, ir jābūt kaut kādu jaudu meklējumiem, kaut kādi eksperimenti, bet
ir jau kaut kādas robežas, kur tas tomēr ir ētiski un tādā. Tad vilšanās ir tas patērētais laiks. Ne pat vai arī tas, ka laiks. Neapzinātība par to, ka nav. Jā, tieši tā, ka tev it kā tu tādā anotācijā izlasi, ka tur ļoti interesanti un fantastiski. Kad tu aizbrauc uz vietas, paskaties, kāpēc mēs braucām, kāpēc mēs skatījāmies to, kāda jēga tam. Es atbalstu, jā, ka vajag eksperimentēt, vajag meklēt kaut ko jaunu, bet tā ir ļoti maziņa daļiņa. Es nesaku, bet no pārsteigumiem, jā, bija daudz arī ļoti tādi, patiešām, kas man pārsteidz, piemēram, pašā Daugavpilī mēs bijām, mēs skatījāmies ļoti labi izrādi, ja var saukt vārdu, to izrādi. Drīkst nosaukt izrādi? Droši, jā, protams, jo skaidrāk cilvēki. Daugavpils teātrī nodzīts zirgs nošauja. Tas patiešām atstāja ļoti labas emocijas un bez tā jau vēl bija daudz, es esmu noskatījušies tik daudz, bet tas tieši, arī tas ir ārpus Rīgas, tas nenozīmē, ka tikai viss labais notiek Rīgā. Par to mēs vēl parunāsim arī sarunā noteikti. Lielas paldies, Erlanda. Līta, kas ir jūsu gada, tā perioda 2023, 2024, vilšanās un prieks? Personīgi. Mani vienmēr uztrauc līmenis. Vienalga, kurā žanrā. Mums ir 4 dažādi, spēcīgi dejas žanri. Kaut arī viņi jau iziet no savām robežām un rodas kaut kas jauns, it sevišķi dejā, it sevišķi mūsdienu dejā. Tur ir tāds raibums, ko tu vari redzēt, ko pilnīgi, es domāju, kā mēs varam žūrī to izvērtēt tik dažādas vienā dejas veidā. Mūsdienu deja, tas bija visplašākais, tas bija viens no lielākiem arī tādiem pārsteigumiem. Eksperimenti ir laba lieta, jābūt apakšā ir noteikti idejai, ļoti spēcīgai un varēšanai to izdarīt. Lai man būtu interesanti, lai saprastu, ko tas cilvēks ar to ir gribējis teikt, ko šis mākslinieks ir gribējis teikt un kas šajā mākslas darbā ir ielikts. Tas ir ārkārtīgi būtiski, vismaz man tā šķiet. Bija neliels piedāvājums baletam, bet viņam vienmēr ir problēmas, mums vienmēr ir problēmas un lielas problēmas, ja. Mēs vērtējam ļoti augstu ar visām savām milzīgām izglītībām un iespējām, bet neuzdrošinamies. Kā laikmetīgā dejā cilvēki uzdrošinās horeogrāfijā pateikt kaut ko jaunu, ja viņš uzdrošinās to pateikt baletā, tas nekad nebūs. Tāpēc mums daudz kas it kā bija mūsu notikumos, bet mēs viņus nevaram pat nekur izvirzīt, jā, jo tam ir cits līmenis, cita ideja, cits spēks, vispār cita nozīme tam visam. Jā, baletiņā ir tas, kas ir, mums tas, kas to, ko mēs arī noskatījāmies visu, gribējās kaut ko vairāk. Drosmes trūkums tātad, jā? Noteikti drosmes trūkums, manuprāt, jā. Noteikti drosmes trūkums, uzdrošināšanās un drosme. Daudz skatuviskā dejā atzīšos, neesmu tik daudz redzējusi, arī uzdrošināšanās ir, bet es saprotu, ka mums ir tik izcili tautas deju kolektīvi. Viens par otru izcilāks, ar dažādām iespējām un tā. Bet izveidot jaunradi, izveidot vai izrādi, vai kaut kādu ļoti interesantu sižetisku koncertu, ja, kas būtu ar kaut ko apvienots. Nav spēka. Tātad bija arī to, ko redzējām, dažiem kolektīviem, ja, varēja būt arī vairāk. Pārsteigumi bija, patīkami, bija visur. Pārsteigumi vienmēr ir patīkami, jo nepatīkami tas jau ir traģiski. Bet, jā, bija pārsteigumi 2 gadi. Tas ir ļoti liels posms, ja? Un radošam cilvēkam, kad viņam ir jārada, viņam ir jābūt tam spēkam, iespējām, lai radītu kaut ko jaunu. Citādi viņš nomirst. Viņš garīgi mirst, ja viņš nevar sevi izteikt. Tas man pietrūka uz daudz mirstamā momenta.
Bet, jā. Bet kas iepriecināja sirdi? Kas bija tas, kas varbūt šajā periodā jums kā žūrijas pārstāvēja? Tam nav jābūt obligāti izrādē vai dejai. Tas varbūt arī kaut kāds process, notikums, politiski ieteikumi. Es nezinu, kas bija tas, kas jūs tā kā iejūsmināja vai vismaz tā kā liek ticēt, ka būs jau labi? Laikmetīgā dejas momentos un dejas piedāvājumā bija interesants lietas, par ko es biju pārsteigta. Par ko es biju pozitīvi pārsteigta. Tur bija tā uzdrošināšanās, tā dažādība, horeogrāfu rokraksti, ja, un arī izcili dejotāji. Izrādās laikmetīgā dejā arī ir izcili dejotāji. Ne tikai mūsdienu dejā. Mūsdienu dejā vairāk ir šī tehnika parādīta, ja, un tur nerunājot no hip-hopa, džēza, un cik virzienos ir vispār breiks hip-hops aizgājis. Ja? Tur ir tik daudz dažādības. Ja? Tas man tā nepārsteidz. Bet laikmetīgiem bija daži mēģinājumi, kas man tiešām pārsteidza. Tagad es sāku tiešām arī ar interesi gaidīt to nominantu paziņošanu, jāsaka. Liels paldies, Līta, Edīte, pie jums. Kas ir jūsu gada prieks un gada vilšanās? Man ir liels prieks, kad šī gadu laikā tas, kas man pietrūka, vairāk apskatīties dažādas izrādes, jo parasti, kad tu strādā, tad tu šo sev kaut kā neatļauj, bet tagad to vajadzēja darīt. Es esmu ļoti apzinīgs cilvēks, un ja es esmu žūrīte, jo man visu jāredz. Un man liekas, ka tas man ir lielākais prieks un gandarījums šo daudzo izrādi redzēšana, teiksim tā, un es ne par ko līdz galam neesmu vīlusies, jo pa lielam es laikam tā kā nojautu kaut kādas lietas par katru žanru. Un es negaidīju kaut kādus brīnumus tādus, ka būs viss savādāk nekā līdz iepriekš, pirms šiem 2 gadiem. Un līdz ar to man tiešām ļoti patika arī process, mūsu sarunas, kolēģi žūrijas mani, kas mēs kopā runājamies. Mums ir ļoti dažādi viedokļi, un tas ir tas foršākais. Tā kā man tāds lielākais pārsteigums varbūt nebija pašas izrādes, un viss šis process man bija lielāks pārsteigums, mūsu komunikācija, un cik tomēr it kā mēs pa dejas ceļu visi ejam ļoti garu ceļu, un katrs mēs esam no sava žanra, un tas ir ļoti pozitīvi un forši, un dzirdēt šos viedokļus dažādos ir ļoti interesanti, jo tas tā kā ļauj tev paskatīties uz ļoti daudzām lietām no pavisam citas puses, nevis no tās, kuras tu esi pieradis. Tas man tas pozitīvākais. Un tāds bišķi skumja visu laiku, man bija kaut kur tā aizmugurē tāda sajūta, un visu laiku, kad es atbraucu no kaut kādām sevišķi foršām izrādēm, man liekas, kāpēc mums nav lielas skaistas mājas, kur notiek mūsdienu deju, laikmetīgo deju, lielas izrādes, kad nav tikai 1, 2, 3, 4 un 5. Gribas tādu vietu. Jā, tieši aizklausēs par to runājumu. Es centos atcerēties pēdējās dejas, kur es esmu redzējis tieši, un tad nāca prātā ārzemes ar lielām skaistām telpām, kur tu vari atbraucot uz, Barcelonu, iegooglēt un atrast 4 iespējas, un vienkārši fantastiska pieredze. Bet, protams, ir par ko sapņot vismaz. Mums ir pievienojusies Lība Bērziņa. Labvakar, mēs tieši pārunājam to, kas ir prieks, gada vilšanās, strādājot žūrijas darbā. Ķeramies pie jums, kas ir jūsu prieks un vilšanās. Tā kā mēs apskatām, arī mūsu žūrija darbojas 2 gadus, tad es to vērtēju 2 gadu perspektīvā, un, protams, man kā skatuviskās dejas pārstāvam, tie, protams, bija deju svētki, viennozīmīgi. Mūsu nozarē vienmēr pa 2 gadi, tas ir ļoti liels notikums. Ar mūsu nozare to ir ļoti specifiski, ka viņi strādā uz to. Un arī mūsu nozarē ir reizes, ka tas neizdodas, bet šoreiz ir tāda ļoti liela vienprātība, kad pilnīgi viss izdevās. Un joprojām ir to atceroties, tiešām tāds liels aizkustinājums. Vilšanās man ir, es nezinu, kā to īsti noformulēt, bet neteiksim tā, ka visos skatītājos man ir neliela vilšanās tajā, kā auditorija dzīvo līdz deju pasākumiem. Ja es tā paskatos kopumā, tad no visiem pāri 80 pasākumiem ovācijas un stāvovācijas, vismaz es biju klāt, bija 3 varbūt.
Auditorijas reakcija tieši vai? Jā, kaut kādā veidā, jo es pirmo reizi, protams, līdz šiem 2 gadiem es apmeklēju tikai savas nozares pasākumus ar retiem izņēmumiem. Ja nu man kāds rats vai draugs nepiedalījās, bet tā kā man nav daudz radu un draugu citās nozarēs, tad man pa lielam, tas bija liels atklājums. Tagad man ir ļoti daudz. Jā. Bet Arti, pareizi saprot, jums jūs kā žūri esat apmēram 80 uzvedumu redzējuši? Ne visi, protams, bet apmēram jūs esat vērtējuši 2 gadu laikā. Protams, cik klātienē, cik uz vietas, bet pa lielam, mēs pieejam tam ļoti apzinīgi, un tad, vismaz, pa lielam tas viss, tiem, kuriem ir video, tev ir jāredz viss, es domāju, savādāk ir ļoti, ļoti grūti. Un tiešām arī tas, ka nevienmēr uz dejas izrādēm pat ļoti kvalitatīvām ir pilnas zāles, un es te domāju, varbūt, es nezinu, tā ir mana personīga hipotēze, ka varbūt arī tas, es nezinu, ir saistīts ar sabiedriskiem mēdījiem, vispār ar mēdījiem, jo es tāpat mēģināju sekot, es sekoju Kilograms kultūru, un es uzreiz jums nevaru nosaukt pat nevienu nominantu, varbūt tā bija varbūt viena dejas izrāde, kas tika nominēta. Man ļoti nebija. Tā kā arī tas man kaut kādā veidā redzot, cik tomēr daudz notiek, un tāda vilšanās, ka tomēr redzot to dejas nozari, tā kā visu, saprot, ka tā nav tāda, pilnvērtīga kultūras sastāvdaļa. Ik pa 5 gadi, bet ir arī, mēs skatāmies uz visu kopumā, tā deja ir kaut kas tāds, un par to man ir tā bišķi skumji, jo es redzu, cik daudz, kas notiek, kā cilvēks strādā, cik tas ir fantastiski. Katru nedēļu LSM Kilograms kultūras žūrijas pārstāvi iesaka savus ieteikumus, tur gan es daudz deju redzu. Pat es arī uzzināju no turienes par Olgas izrādi, kas notika šeit, līdz ar to seko līdzi, pamana, nezinu, vai apmeklē, bet es tajos ieteikumos gan regulāri redzu katru nedēļu, ka tie ieteikumi par deju ir. Bet šis ir ļoti labs punkts. Nevelti arī gada balvas, tad dejas balvas pasniegšana notiks arī gan LSM, gan arī atliktajā tiešraidē Latvijas televīzijā. Cerams, ka tas ļaus lielākam cilvēku, varbūt ne tikai dejas entuziastu, bet vienkārši kultūras mīļu laukam ieraudzīt to, ko jūs darāt. Bet šis ir ļoti labs punkts. Paldies! Un es vēl varu piebilst, ka šis noteikti šogad laikā ir mūsu žūrijai kopīgi viens ļoti jauks pārsteigums, ka tas tiks translēts. Jā. Kultūras ziņās gan es ļoti daudz esmu, tā kā mēs esam pieteikuši tik daudz ziņu un filmējuši, man šķiet, ka tas vismaz šajā arhīvā tas paliek, un iespējams, ka arī jūs kā žūrijas pārstāvi redzat un vērtēt pēc šiem ierakstiem. Bet liels paldies, Arti, tas ir ļoti labs punkts. Sintī, kas ir jūsu šo 2 gadu periodu? Prieks, vilšanās, bet tāds personīgs. Personīgs. Jā, tas nav tās tikai žūrijas ietvarā. Uzsākot darbu žūrijas 23. gada sākumā, jāatzīst, ka viņš nedaudz iesākās ar tādu vilšanās sajūtu, jo tas ieskrējiens bija diezgan gauss. Es vairāk runāju par to, kāds bija tā intensitāte dejas izrādēm, cik bieži iznāca tās pirmizrādes un arī tā žanru pārklājums. Un, ja godīgi, es sākumā sabijos. Tiešām sabijos, vai tas tā būs visu laiku, bet vienā brīdī, protams, tas viss iesākās patiesībā laikam ar Artu minēto dziesmu un deju svētkiem, notika tāds jau uzrāviens, kurā ļoti daudz jau sāka tiešām aktivizēties horeogrāfi, izmanto dažādas tās piedāvātās iespējas radīt darbus. Bet šajos 2 gados mans tas personīgs prieks ir par tādiem lieliem notikumiem, jo pieminēti dziesmu un deju svētki. Ir šajā 2 gadē notikuši arī pirmoreiz Latvijā Baltijas dejas platforma, ko ik bienāliski organizē 1, 2 vai 3 Baltijas valsts. Tas ir 3 valstu sadarbības projekts. Tas ir profesionāli vērsts notikums, kurā primāra auditorija ir kuratori un profesionāļi no visas pasaules, kuri vienkārši iepazīstas ar Baltijas valstu specifiski laikmatīgās dejas programmu, kur žūrija izvēlās šos darbus, un pirmo reizi to uzņēma Latvija, Rīga, februārī, ziemā, sniegā ar bļikotājiem uz ledus, bet tas mūs padarīja ļoti tādus pamanāmus un ļoti, teiksim, savā ziņā eksotiskus tai starptautiskajai auditorijai. Tad vēl viens tāds notikums, kas šajā 2 gadē patrāpījās, bija arī Kultūras akadēmijas kārtējo horeogrāfu paudzes iznākšana ārā, tā ienākšana iekšā nozarē.
Jā, vēlam veiksmi viņiem. Tie ir tie lielie notikumi. Ja saistībā ar vilšanos, man ir divas lietas, ko es vēlos pieminēt. Viens, kas ir vairāk mūsu profesionālo nozari, un otrs, kas saistīs varbūt vairāk uz to sabiedrības, teiksim, kā sabiedrība to uztver. Saistībā ar profesionālo, diemžēl nāks secināt, ka pārstrādājas izrādes un pat lieldējas notikumi ir viendienīši. Mums ir viendienīšu sindroms. Tas ir ļoti skumji. Lielākoties to redz ierobežots skatītāju skaits. Mums ir ļoti grūti tāpēc arī strādāt ar auditoriju, vēl jau vairāk reģionos. Un otra lieta, ko pieminēja Artis, tas tiešām ir nozīmīgi, un tam arī spēlē loma, ir mēdīju dejas iekļaušana kā patstāvīga, autonoma vienība kultūras saturā. Jā, tu mini konkrētas kaut kādas iniciatīvas, tas nav pietiekami, un tie kultūras raidījumi, kas eksistē mūsu mediju klāstā, ļoti bieži izlaiž, šo pat neapskata. Satori LV ir publicējuši dažādu nozaru, tas pats jautājums. Prieks un vilšanās. Jā, es tādēļ uzdevu, jo es pamanīju, ka nebija. Jo dēja tur nav. Un kāpēc dēļ nav, tur ir ļoti dažādi un daudzi apstākļi, kāpēc nav, bet tā kā es esmu tāds absolūts patriots šī žanra, vispār nozars patriots, es uzskatu, ka tam ir milzīga vērtība. Es redzu, cik pasaulē tam ir liela vērtība, Eiropā, Skandināvijā. Man ir tā kā ļoti skumji uz to nolūkoties. Jā, es arī palūkojos Kilogramu kultūras. Tiešām es neatradu, izņemot deju svētkus, un arī jāzīst sadaļā pārsteigums un notikums iekļaujās, bet literatūra, mūzika un citi žanri, tad, protams. Dmitrij, jums kā žūrijas priekšsēdētājiem droši vien ir atbildīgi, kas ir jūsu personīgā šo 2 gadu procesa vilšanās un prieks dejā? Ja jums būtu pavisam īsi jāatbild. Jā, pavisam īsi, jo Sintīja tiešām jau pateica, man ir jāpiekrīt par Baltijas dejas platformu. Bet tad kopā visdrīzāk lielākais prieks ir par to, kad atkal saka savu, nezinu, darbību, festivāli, saka tapt jaunas izrādes pēc vispār tas pandēmijas ierobežojumi. Tas ir lielākais prieks, ka tas viss, saka, dzīvot diezgan strauji, atdzīvoties un turpināties. Un tas ir forši. Par vilšanām, es teikšu, ka man nav vilšanas. Es būšu pozitīvs. Jā. Lielas paldies. Lība, kas ir tavi prieki un vilšanās šajā 2 gadu periodā, kamēr esi žūrijā? Es savukārt sākušu ar vilšanos. Man tāds slepens mērķis bišķiņ bija arī darbojoties 2 gadus žūrijā. Es par cik veicinu iekļaujošu kultūras un mākslas vidi Latvijā, vismaz cenšos veicināt pieejamu mākslas un kultūras vidi cilvēkiem ar invaliditāti, un tā izskaitā arī cenšos panākt, lai beidzot arī uz profesionālās skatos parādās cilvēki ar invaliditāti. Tad jāsaka, šo 2 gadu laikā neizdevās man tā pilnīgi ieraudzīt, ka tas tiktu darīts Latvijā, lai gan ir tā pasaules tendence, kad arvien vairāk parādās cilvēki ar dažādiem ķermeņiem uz skatuves. Tad tas ir tas, kas man pietrūka tā mana vilšanās, jo man tas mērķis bija kaut ko tā kā ieraudzīt tādu, tiešām nozīmīgu un pamanāmu. Tad man tas neizdevās, tad tā būtu tā vilšanās. Bet pie vilšanās kategorijas vēl arī varbūt kaut kādā ziņā tas, ko es pamanīju šajos gados, arī bija kaut kā tāda vienveidība Latvijā. Varbūt bija maz kas tā kā ļoti izcēlās un kaut kāda tāda tendence varbūt atkārtot un darīt, kā ierasts. Un tiklīdz bija kaut kur vairāk kaut kāda publiskas iesaist vai kaut kas tāds ārpus ordinārā, tad uzreiz bija interesantāk un pamanāmāk un uzreiz vairāk prātā palika. Bet prieks man laikam vislielākais ir par to laikmetīgās dejas tieši vidi. Ja kaut kur, tad tur vismaz kaut kas no iekļaušanas parādās, un arī parādās, man skatās, sabiedrībā kaut kādas aktuālās tēmas, pasaulē aktuālās tēmas, un ir kaut kāds tāds vairāk svaigumiņš. Bet es nezinu, cik es varu būt objektīvi, jo es pati vairāk esmu saistīta ar laikmetīgās mākslas vidi un arī vizuālās mākslas vidi tieši laikmetīgajā, tā kā jā. Bet, par cik tu saki, tā kā personiski, tad tas ir, tā būtu tā mana atbilde. Tā.
Lielas paldies. Šī bija atbildes, kuras gaidīja visas atbildes, bet nākamais jautājums būs tiešām par to, kāda ir procesi un tendences, kas ir bijuši šajos 2 gados, un ir obligāti visiem jāatbild, bet tiem, kuriem ir ko teikt. Un es domāju, ka viena no jums arī interesē. Jūs esat redzējuši 80 plus izrādes, ne visi katru, bet es domāju, tā kā vismaz caurmērā un arī kādu būtu video ierakstu, redzot to jūsu darbu, jūs esat noskenējuši to dejas situāciju Latvijā. Un tas aktuālais jautājums, protams, ir šo 2 gadu, kas varbūt ir tās tendences, kas ir mainījies, vai, es nezinu, ir kaut kāda pielāgošanās tēmām, nezinu, piemēram, karš vai kaut kāda dziedināšana, vai ir pielāgošanās tai, teiksim, iekļaujošajā situācijā, par ko stāsta Lība, vai ir kaut kādi jauni talanti, vai ienākušas jaunas vēsmas, vai varbūt ir kāda telpa jauna parādījusies. Kas ir tās tendences, ko jūs kā žūrija pamanījāt šo 2 gadu laikā? Jo, protams, ik pa gadam, pa kādu posmu, ciklu kaut kas mainās. Kas būtu tas, ko jūs teikt, kas šobrīd, ko jūs esat novērojuši šo 2 gadu laikā, kas ir tās tendences, ko varbūt cilvēki no malas, kā mēs tā nesavalkam kopā, bet ko jūs pamanījāt? Es sadzirdēju 2-3 atbildēs to, ka laikmatīgā deja ir tāds liels prieks un arī labi talanti. Tas varbūt kaut kas tāds, ko es tā kā saklausīju, bet ja būtu jāmin kaut kas cits, varbūt tā ir kultūra politika attiecībā uz deju. Jā. Manuprāt, viena ļoti laba tendence ir tas, ka par deju sāk domāt, un domāt ne tikai dejotāji, bet arī akadēmiski prāti un tie procesi, kas notika gan ar, saprotu, pirmo mākslas doktoru iegūšanu, gan kormākslā, gan dejā. Tas, manuprāt, ir kaut kas jauns, jo, cik es zinu, arī par to ļoti ilgi cīnījušies, lai tāda iespēja būtu, un pa lielam, kas, manuprāt, ir ļoti, ļoti labi, un tā ir tendence, ka viņa paliek akadēmiskāka, kas arī ir ļoti labi. Un otrs, ja es runāju par mūsu nozari, tad mums tepat nesen bija arī Siguldā tāda konference, un arī sāk vairāk runāt, manuprāt, arī izpildītāji mākslinieki, jo tomēr deja tā ir. Mēs dejotāji nerunājam, mēs jau tikai strādājam. Tas ir tā ļoti, ļoti izplatīti. Ja kādam dejotājiem paprasa runāt, viņš parasti nerunā. Tad vismaz mūsu nozarē tiešām šī konference bija lieliska, ir zināmas citas iniciatīvas, kad vadītāji un arī paši dalībnieki nāk uz konferencēm, uz pasākumiem, mālpliezi regulāri notiek kādi. Tā kā pa lielam tā ir tāda, es domāju, domāšana un runāšana par deju, kas, manuprāt, līdz šim nebija ļoti raksturīgi. Paldies. Es redzu, ka Edītē ir ko teikt. Jūs paņemāt mikrofonu. Vai ne? Vai Sintī? Es varu pateikt to, ka es gribētu, lai parādītu šāda tendence, ka paši horeogrāfi, tie, kas rada šos uzvedumus, vairāk apmeklē arī citas izrādes, jo ja mēs runāju par savu žānru, par mūsdienu deju, tad apmeklējot jau arī iepriekš, man esmu brīnījusies par to, ka ir ļoti maz kolēģi, ļoti maz varbūt kolēģi kolektīvi, un apmēram ir kaut kur, ja tu tagad tādā garā visu kaut kur iztēgā, tad tu laikmetīgos arī redz vienus un tos pašus skatītājus. Un tā kā es novēlu, es gan zinu, tāpēc, ka visi strādā, es novēlu atrast šīs taciņas un ieraudzīt, kas notiek apkārt, blakus, un kādas vispār, lai nav tā, ka, tā kā Lība saka, visi ir ļoti līdzīgi. Mēs kaut kur to ideju paķeram, un mēs braucam varbūt 3 mēnešus un tās vienas idejas variācijas skatāmies. Tā kā jā, ir ļoti, man liekas, vērtīgi redzēt. Paldies, Sintī. Jā, tas, ko es teikšu, varbūt sakritīs, ar ko mēs vēlāk nedaudz pārunāsim arī, bet saistībā ar procesiem, kas nav mazsvarīgi un arī, kur bieži kārtas teica par to runāšanu, tad dejotāji bieži ir izvērījušies un uzskatījuši, ka politika tas neatiec uz viņiem, viņi jau tāda ēteriska vai, es teikt runāju par kaut kādiem tādiem absolūtiem stereotipiem, tas ir pārāk ēteriski, tas nav saistīts ar mums. Bet, protams, tās ir muļķības. Pirmkārt, jau ķermenis ir politiska vienība. Un saistībā ar šo apstākli ir pamainījies tas, ka kopš ministrijā arī ir citas, teiksim, partijas, kurā ir cits nedaudz uzstādījums, pat neteiks, nevis cits, bet savā ziņā pat pretējs kaut kādās lietās uzstādījums par kultūras norisēm un arī par procesiem, ir iekustējušies jautājumi, kas skar arī deju,
un ir pat rezultējušies, jo Valmierā Kurtuvē būs tāda iespēja mēģināt iesākt to Dejas mājas iniciatīvu, kura jau kādu laiku arī tiek pārunāta arī starp kultūra politiķiem un arī tiek tā kā izsvērta un apsvērta. Bet, jā, es nezinu, vai šis ir labs varbūt brīdis, lai pāriet uz to Dejas mājas jautājumu, ja nē, ja tas nav tilts, tad mēs varam kaut ko vēl citu. Es patiesībā labprāt arī, jo šis bija jautājums, par kuru es tā kā visu laiku dzirdu, kad kaut kas tāds top, kaut kādās kulārās par to runā, un es vienkārši tieši kā žurnālists gribēju pajautāt, kas notiek, un tagad es saprotu, ka ir Valmierā šī iespēja būs, ka būs šāda Dejas telpa vai māja, vai es nezinu, vai kāds to var atbildēt, var neatbildēt. Nu tā nevajag, protams, arī solīt vai stāstīt kaut ko, kas nav, bet es esmu, ka jūs tā saskatāties visi. Kultūra kapitāla piešķīrums ir. Var sakot, ir rezultāts, ir kultūra kapitāla fonda atbalstīts projekts Intergādnās, kurā mērķprogrammā valstiski nozīmīgs. Tas ir arī simboliski, ja mēs nedaudz mazliet tā kā čīkstējām, bet ir simboliski arī to piešķirt valstiski nozīmīgā mērķprogrammā, kas saucas Dejas māja Kurtuvē. Laikmetīgai Dejai 30, Dejas māja Kurtuvē. Un šeit man ir jābēdina tos, kas cerēja, ka šis būs iekļaujoša māja. Laikam. Es saprotu, tur vēl tagad risinās tie jautājumi par finansēm, vai tur būs algas vai nebūs, ka varbūt ir telpa, bet nav kas tajā strādā. Bet kāda vispār ir tā Dejas mājas ideja? Kāpēc es par viņu tā kā dzirdu, bet kāda ir tā loma, vai tur laikmetīgā Deja, vai tā ir kaut kāda eksperimentālā telpa? Tas tomēr ir Valmierā, tā prom no centra bišķiņa. Jā. Tas tās būtu droši vien atsevišķi diskusijas vērts, bet tas, ko es zinu un ko es varbūt varētu pavēstīt, ka kādu laiku jau laikmetīgās Dejas kopiena ļoti mērķiecīgi runāja to, ka atšķirībā no varbūt citiem procesiem, kā piemēram Dejas balvas process, tam nevajadzētu būt teiksim, visiem žanriem, jo laikmetīgā Deja ir specifiski mērķi, specifiski vēstījumi un specifiski arī funkcija, ko mums vajadzētu arī mūsu valstī nodrošināt. Tostarp arī veidi, kā strādā ar kopienām, veidi, kā iesaista. Ne jau to, ka citi žanri to nedarītu, bet tas tiek darīts nedaudz ar citiem līdzekļiem, kas saskan arī ar procesiem, kas notiek Eiropā un Skandināvijā. Un lai kaut kā izlīdzsvarotu mūsu, un es teikšu ļoti smagu vārdu, bet es nekautrēšos no viņu atpalicību, no pat Lietuvas un Igaunijas, jo viņi ir jau aizsteigušies pa priekšu tieši laikmetīgā Dejā. Varbūt kolēģi par saviem žanriem tā nevarēs teikt, bet man liekas, ka tas jau varbūt ir tāds... jā, tas diemžēl tā ir. Mēs to redzam pēc, kā funkcionē viņu Dejas informācijas centri, cik bieži un kāda aprite tur notiek ar jaundarbiem un kā viņi prezentējas starptautiski, tad es to vārdu tā arī lietoju. Un tad tāpēc arī tā laikmetīgās Dejas kopiena arī virzīja šo projektu specifiski, lai ieteiktos tajos procesos gan Baltijas līmenī un nemazāk svarīgi starptautiski, jo ir diezgan daudz un svarīgas platformas, kurām mums ir jāiekļaujas starptautiski, un tas ir atkal būtu tā kā ļoti, ļoti bēdīgi, ja kaut kādu iemeslu dēļ, varbūt negausības vai tās pašas, drosmes trūkuma dēļ vai vienkārši aizspriedumu dēļ mēs izkristu no tādiem procesiem, kas notiek jau tā kā Eiropā un pasaulē. Tas ir diezgan nopietni, jā. Es esmu nopietni par šo. Jā, es to dzirdu un saprotu. Un man šķiet, ka ļoti svarīgi administrīvi var atbalstīt gan NVO, gan profesionāļus, kas strādā šajā jomā, bet arī runājot, attīstot šo ideju tieši par reģioniem. Un jūs minējāt, teiksim, tā Dejas aprita, bet Līta, jūs gribētu ko piebilst, jā? Es redzu, jūs paķērāt mikrofonu. Man vienmēr ir ko piebilst, jā. Labi, pirms nākamā jautājuma, tad vēl jūsu viedoklis vai tas, kas ir tā tendence, jā? Jā, man diezgan skumīgi to dzirdēt, ka tā, teiksim, šī Valmiera, šī vieta, kaut arī viņa ir diezgan tālu no teiksim, centra. Tomēr Deja un laikmetīgais balets būs tālu no šīs vietas. Tātad mums nebūs vispār nekādas cerības, jo mūsu laikmetīgais balets vispār ir bērnu autiņos.
Tā kā mums ļoti grūti iet ar šajā jomā. Un arī mūsdienu dejai es domāju, ka tur ir ko padomāt. Varbūt mēs varam tomēr draudzēties ar Valmieru un kāds horeogrāfs varētu tomēr arī izteikt sevi. Esmu strādājis gan Zviedrijā, gan Dānijā, Dansenshūs abās vietās, ja? Un tur nav tikai vienveidīga laikmetīga, esmu pasniegusi un treniņus devusi, un viss tur ir totālais balets arī, laikmetīgais, mūsdienu eksperimentālais, tur viņi tā iet forši tādā stila plašumā, ja, daudzveidīgumā. Un tas man tur patika. Tā kā mums ir varbūt jāvirzās arī uz šādu. Draudzēsimies, būsim kopā, attīstīsimies. Labi, mēs esam autiņos balets. Ja, Paldies, Dmitrij. Jūs paņēmāt mikrofonu, jūs gribējāt kaut ko vēl piebilst? Man Sintīja atdeva mikrofonu. Paldies. Ļoti labi, jā, bet turpinot par to deju izrāžu apriti. Tā kā gatavojoties diskusijai, es patiesībā to neapzinājos, bet sapratu, ka dejām ir salīdzinoši īss mūžs, reizēm to parāda tikai 1 vai 2 reizes. To es arī esmu pat personīgi piedzīvojis, ir kāda izrāde, kas man ārkārtīgi interesē, un izrādes viņi rāda tikai 1 reizi, varbūt 2. Un tā vienīgā vieta un laiks, kad, teiksim, manā ģimenē, ja es drīkst personīgi atsaukties, redzam deju, tie ir festivāli, un tad festivāli ietvaros, kas ir teātra festivāli, Valmieras teātra festivāls, Homo Novus, kur izrādes parāda vairākas reizes, un laikmetīgi tiek izziņots, un tam ir liela publicitāte, mēs paspējam iegādāties biļetes un redzēt šīs izrādes. Kāpēc tā ir? Kas ir tas iemesls? Reģionos pārāk maz notiek, vai reģionos nav vietas, kur rādīt, vai reģionos nenāk uz šīm dejām, jo, piemēram, tādā klasiskajā mūzikā vai izrādēs bieži vien tas ir vienkārši, tur klasiskais, tur Liepājas Dzintars, Gors un Cēsu koncertzāle un Rīga, tur diezgan tā saikne ir liela. Kādēļ tās dejas ir tik maz un kas notiek ar reģioniem? Varbūt kāds var izskaidrot šo sistēmu, kas tur nestrādā vai strādā? Viss nodūra galvas, es domāju, ka tas ir katrā žanrā atsevišķi skatuviskajā dejā. Es varu teikt, mums tagad ir viens uzvedums, kurš tā, arī viens horeogrāfs, kurš ir sevi aprīlī pieteicis ļoti ceļot, un arī, ja ir izrādes, kas mūsu žanrā izrādes, nav tas ļoti, teiksim, tas gala produkts, uz ko viss strādā, bet ja viņas ir, tad viņas, principā, šādi brauc. Tas mana hipotēze par tieši laikmetīgo un mūsdienu, man liekas, ka tomēr, tas viss balstās projektos, un, katras izrādes izmaksas ir pietiekoši lielas, un, labi, ja tu dabūtu tai vienai reizei. Tad producēšanas aspekts. Tā ir mana hipotēze, varbūt man kolēģi var pateikt. Finansējums ļoti svarīgs ir visam šim, un ņemot to, ka tā dejai publicitāte nav tik liela, tad ir ļoti, tev ir ļoti grūti arī to publiku sasaukt, aizbraucot uz Valmieru un uz Lietuvu. Es pārstāvot mūsdienu deju, to mēģinājusi, tas ir ļoti grūti. Jo tad tam ir jābūt kaut kādām televīzijai, ja par to pastāsta, tad jā. Bet ja par to neviens tā neuzzina, tad tas ir pavisam skumji. Jā, un ļoti sarežģīti, ļoti. Un arī atbraukt no reģioniem uz Rīgu arī ir ļoti grūti. Jo pie sevis tevi apskatīsies entās izrādes, jo tur nāks visi tie, kas tevi zina, bet tā, lai tevi zina ārpus, ir jābūt tik daudz finansējuma nav, lai tu varētu par sevi pastāstīt, vienalga, cik tu labs esi vai kādu tu ģeniālo tu esi uztaisījis, par to var izņemot tevi un tavu dejotāju radinieks neviens arī nekad neuzzināt. Tas ir ļoti garš, smags un sarežģīts process, un uz to ir tiešām ļoti, ļoti ilgi jāstrādā. Un varbūt tad kādam izdodās to publicitāti pagriezt tik augstu, lai tavu vārdu, lai nāk uz tavu vārdu. Es zinu, ka kolektīvi piesaista populārus cilvēkus, dziedātājus vai vēl kaut ko, un taisa tādus tā kā vairāk šovus, un tad cilvēki atnāk. Un tad varbūt tas nav tas foršākais, uz ko viņi atnāk. Bet tādas izrādes, nedodies, tā vēl ir nopietna izrāde un nav izklaidējoši, un tad ir pavisam sarežģīti, jā. Bet, teiksim, ja runājam par reģioniem vispār, jūs esat vērtējuši deju Rīgā un reģionos, kā vispār ir ar to pulsāciju reģionos deja notiek, tur top jauni iestudējumi vai jauni talanti vai horeogrāfi? Kā jau minēja Artis, tad, un arī patiesībā mūsdienu dejai arī
arī Edīts kolektīvs, viņš nav Rīgas kolektīvs, un liela daļa šo mūsdienu skatuviskās tautsdeju kolektīvu un spēcīgi kolektīvi ir bāzēta ārpus Rīgas, jā, tas ir tiesa. Ja mēs runājam par profesionālo mākslu, tad kā lielākoties arī citos žanros profesionālā māksla bāzējas Rīgā, izņemot teātrus un vienu orķestri Liepājā, ja es pareizi tagad visu varu tā uzreiz pārskatīt arī paralēli citos nozarēs. Profesionālā mākslā, ja mēs runājam par laimīgo dēļu, mums ir labie piemēri, mums ir mākslinieku duo Ieva Krišs, kuri ir ļoti tā mērķiecīgi šajā laikam gadā vairāk strādājuši to, ka viņi tiešām turē un piesaista finanses. Ietvarā. Viņi ir iekļāvuši to vērpeti, piemēram, jā. Jā, viņi, tas ir ļoti nesens. Liels pulks skolēnu un tas ir nesen, bet pārējie darbi arī, kuri ir iegūts finansējums, lai viņi varētu, saorganizēt vairākas izrādīšanas reģionos, viņi dībina noturīgas attiecības ar tiem partneriem, vai to būtu kultūras nami vai centri. Un tomēr es no viņiem arī esmu dzirdējusi tādas secinājums, ka ir grūti ar auditorijas piesaisti, auditorija ir kūtra, lai gan viņi uz to strādā, un tas atkal noved pie to, ko es vispār gribēju iesākt savu sakāmo par to reputāciju. Kāda ir dēļas reputācija mūsu sabiedrībā? Un kāda ir profesionālās dēļas reputācija sabiedrībā? Kāda ir tā reputācija? Es nevarēšu atbildēt par visiem. Es tikai zinu to, ka latviešiem patīk pašiem dejot vairāk nekā skatīties dejot, un tas ir mans tāds arī galvārds. Ja runā par tendencēm reģionos, tad, ja ir tāds jautājums, noteikti nevar nepieminēt, manuprāt, 3 vietas, kurās tā ir Jelgava, tas noteikti ir dejas centrs, tāpat tas ir Tukums, kur ir gan mūsdienu, gan arī skatuviskā deja. Tā kā reģionos notiek. Par Jelgavu es zināju, ka skatuviskajā dejā, bet šeit dejas balva žūrijā, ka tiešām, ka tik daudz kas notiek un tiešām kvalitatīvi notiek Jelgavā, tas man bija liels pārsteigums par citām nozarēm. Tā kā ir un notiek, ir un notiek. Es nāku no Jelgavas. Paldies tev. Droši vien jūsu dēļ, bet arī padomājiet, es domāju, kur es ārpus esmu redzējusi. Likumsakarīgi, tā ir taisnība. Bet arī tā deja vairāk ir bijusi tieši festivālos. Un, man liekas, pēdējā dejas izrāde, ko es skatījos, bija Liepājā. Man liekas, brīnīgi ļoti veiksmīgi veidoto. Līdz ar tas arī bija Liepājas mākslas festivāls. Es tā vienkārši tinu to bildi un skatos, kur var tās biļetes dabūt un kur ir tā. Kristīna Brīniņa ir vienīgā profesionāla horeogrāfa, kur ir bāzēta ārpus Rīgas, ja mēs runājam par laikmīgo deju. Un to mēs arī tad manam tajā arī, ar ko viņa piedod vēl kādu, piedod, es kādus vēl Līna mīļā, bet viņi strādā ar teātri vairāk, un mūsdienu deju žanrā. Var sakot, ir daudz laimīgās dejas horeogrāfu, kur strādā starpžanriski tas. Bet ja mēs runājam par tīri, kā, labi, Kristīna arī teātri nosadz, bet, jā. Lita, jūs vēlēties kaut ko bilst? Lielās skatuves, kas mums ir, cik tad viņas mums ir Latvijā? 4, augstākais 5, ieskaitot Daugavpils to milzīgo skatuvu, starp citu fantastisku skatuvu, kuru mēs arī apskatījāmies šo vietu izrādēm un tā. Bet viņiem ir, šīm pilsētām ir uzreiz zīmola jautājumi. Zīmols ir šai izrādē. Atpazīstamība ir veca jauna vienalga kāda, bet to viņi varbūt vēl paņems ārzemnieki vai kā ar dejas izrādēm. Arī ļoti specifiski jautājumi. Viņi vienkārši tā vienkārši, viņi neattīsta mākslu. Viņi ņem jau gatavu, lielu, īstu, atpazīstamu produktu. Un tad izveido šīm savām skatuvēm jau viss maksā naudu. Un liela nauda, tā kā skatu, ko nozīmē izīrēt teātri, kaut kur vai izīrēt kādu lielu telpu. Tas jau ir pirmais jautājums, kaut arī Kultūra Kapitāla fondā nevienmēr saprot šo lietu, ko tas nozīmē izīrēt un vēl visi tehniskie cilvēki ielēt nodrošināt ar profesionālu, lielu, skaistu, vērienīgu izrādi. Mums būtu ko rādīt, bet mums ir tik daudz šķēršļu tam.
varbūt pavisam īsi, ja mēs pieminam, un es noteikti gribu pieminēt vēl vienu pilsētu, kurā vismaz skatuviskās dejas nozarē notiek ļoti daudz, tā ir Madona, un šo 2 gadu laikā tiešām pārsteidza Madona ar savu vēlmi izzināt savu vēsturi, tieši dejas vēsturi, un tiešām 2 ļoti lielas personības viņām tika veltītas izpētes, koncerti, grāmatas, tā kā arī Madona noteikti, jā, viņi nevar nepieminēt. Mēs diezgan krietni izrunājam par tendencēm, bet neesam pieķērušies žūrijas darbam, kas, es domāju, mūs arī visus klātesošos interesē. Man radās jautājums, tātad 4 dejas žanru pārstāvi vienā žūrijā, cik jēgpilni tas ir, kā jūs spējat novērtēt, sadarboties, un kam būtu jābūt žūrijā, jo otrais periods ir arī cilvēks, kas ir kaut kādā veidā saistīts ar profesionālo vai mākslu, ir no malas kāds, bija Beka Bergera, tagad ir Lība Bērziņa. Tas ir tāds interesants aspekts, kas man šķiet diezgan simpātisks, bet nezinu, kā tas reāli strādā. Dimitrij, varbūt jūs varat bilst, kā, jūs minējat, ka bija ļoti Arts minēt, laikam, ka ļoti laba sadarbība ir bijusi starp kolēģiem. Jums bija iespēja redzēt citu žanru, apiedošanu, Edīti, tad citu žanru izrādes arī redzēt, kas ir, tā kā labi redzēt to un samēroties, bet cik jēgpilni ir, ka 4 deju žanru pārstāvi, kā ir starptautiski vēl līdzīgi tās deju žūrijas, kuri dejas balva tā tiek veidotas? Man liekas, ka ļoti jēgpilni tas ir. Līdz šim ir bijis, kad žanru pārstāvēs 1 cilvēks, šobrīd 2. Man šķiet, man nav ar ko salīdzināt, es neesmu bijis tad, kad bija 1 pārstāvs, bet šobrīd man liekas, ka tas ir ļoti jēgpilni un 2 cilvēki no viena žanra, protams, vienmēr daudz objektīvāk var spriest, izanalizēt un parunāt lietas nekā, protams, 1 cilvēks. Jā, īsumā. Un es arī nevarēšu atbildēt, kā ir ārzemēs, pieņemsim, cik daudz. Man nav tādas informācijas, varbūt kādam ir. Bet kam, jūsuprāt, arī būtu jābūt žūrijā? Vai jābūt ir tikai profesionāļiem, vai arī kritiķiem, varbūt producentiem, varbūt kādam ārzemju ekspertam? Kas būtu, jūsuprāt, tāds, arī jums ir bijusi 2 gadu pieredze, tūlīt 7. janvārī būs nominantu paziņošana, jūs droši varat teikt, kā jūsuprāt būtu tāda ideālā dejas žūrija? Lita, jums ir ko teikt, un Artis pēc tam. Ko teikt. Brīnišķīgi, ka mēs esam no katra žanra, mēs esam spēcīgi. Tāpat savā skatuviskā dejā, ja jūs ziniet, kas un ko. Tāpat arī mūsdienu dejā, modernajā dejā, ja jūs arī ziniet apmēram šo jomu, saprotiet, kas un kā izglītība arī iet uz šo virzienu. Tāpat arī baletā, ja mēs zinām, kas ir kas, ko katrs var, cik var un ko nevar izdarīt. Un tad ir viens žūrijas loceklis, kas tā stāv pāri visam, kā tāda cepure, un viņš skatās pilnīgi no citas puses, citā virzienā un saredz pilnīgi kaut ko citu, ja, ka mums ir arī žūrijas locekļi. Tas ir ļoti būtiski, bet ir jābūt profesionāļiem, jo kā tad mēs citādi vērtēsim. Ja mēs kādreiz skatāmies arī televīzijā lielos, ne konkursi, tie tādi šovi vai kā, Amerikā un visur, kur iet uz galveno balvu, ja? Tad kādi žanri tur ir? Visi dejas žanri, visi rāda, ko katrs var. Absolūto baletu. Es ieraudzīju kaut kur vienā šādā šovu programmā vienu solistu, dejotāju, ja, pilnīgi klasisko dejotāju, viņš dejoja variācijas, kaut ko ārprātīgu, kaut ko tik fantastisku, ja, ka tas bija brīnišķīgi, un pēc tam viņš strādāja pie mums. Operā, ja. Un paralēli bija džēzddejotāji, fantastiskas grupas, ja? Bija mūsdienu dejotāji, bija arī laikmetīgie, ar ko visi žanri ir šādos konkursos, šovos, vai kā mēs to izvērtējam. Es biju ļoti pārsteigta par šiem Amerikas arī pētījumiem un šādiem eksperimentiem. Tā kā brīnišķīgi, es domāju, mēs virzamies ļoti pareizā jautājumā. Mūsu dejas balva ir jauna. Paldies. Samērā jauna, ja? Bet mums jau viss priekšā. Artis Edīte un tad Lība.
Jā, pavisam īsi, jā, žūrija ir jābūt profesionālai, kāda arī mēs esam. Man liekas, tas saskaņā ar nolikumu, žūrija ir jābūt profesionāli, mēs visi esam dejas profesionāļi, katrs savā žanrā, un esmu ļoti pateicīgs cilvēkiem, kuri strādā pie tā, lai šāda balva būtu, un manuprāt, šis ir labākais, kas Latvijā dotajā brīdī ir iespējams, un viņi noteikti ir vajadzīga, un viņi ir laba. Paldies. Edita? Man ļoti īsi, es pilnīgi piekrītu to, ko tikko teica, visam teiktajam, bet būtu ļoti labi, ja būtu kāds cilvēks no malas, ne no Latvijas, ja būtu tāda iespēja. Pilnīgi ar citu skatījumu, mēs vāramies tāpat vienā katlā, un man liekas, ka tas būtu ļoti labs cilvēks, tā kā vēl viena cepurīte, lai divas cepurītes ir, kas no malas skatās un varbūt pavisam ar citu redzējumu. Jā, tā kā, ja tāda iespēja Dejas balvai pastāvētu, tad tas būtu lieliski. Jā, līdzīgi kā Purvīša balvās, ap citu viņi tā nominē vietējie, un tad to gala lēmumu tur ir starptautiska žūrija, kas tad izskata visas laikmatīgos vizuālo mākslu. Lība. Jā, paldies tev par komentāru. Jūs arī gribētu to deķīt uz to savu pusi. Es jau sapratāt, ja iepriekš bija tas viens no tās savas jomas, un tagad es biju tas tā saucamais cilvēks no malas viena, ja, un tad man arī citreiz varbūt rūka kāds ar kaut ko parunāt, bet katrā ziņā ka tas ir, es ļoti daudz iemācījos šajos 2 gados no jums visiem, tas bija vienkārši fascinējoši, un arī ļoti daudz mani kaut kādu novērojumi sakritas, vienmēr pēc tam parunāju, paprasīju, vai tā tur bija, vai kā tur tas izskatījās, un tad, kad tie eksperti profesionāļi pasaka, ka jā, sapratu, diezgan arī daudz var iemācīties tos 2 gados arī no pašiem jomas ekspertiem, bet arī, protams, ka viņi ir ļoti dziļi tajā iekšā un bieži vien neredz no malas tieši tā, kad vajag to vēl kaut kādus padomāt tiešām, kas būtu tie cilvēki, kas būtu no malas, un es pat nezinu, vai tiešām arī starptautiski, jo tas ir atkal tas pilnīgi cits kultūra konteksts. Tomēr arī kaut kur varbūt tad līdzīgu kultūra kontekstu, jo tā pilnīgi no malas, kad būtu atkal no tādas citas pasaules. Tāds man maziņš komentārs. Arī pielika vēl kādu no malas, lai ir tad tie divi kopā arī tādā komandiņā. Jā, es gribēju pastāstīt, ka Dejas balva, kāda viņa ir Latvijā veidojusies tālajā, jau kurā? Sākas darba 2017. gadā. Tas ir unikāls gadījums, ja es nekļūdos pasaules kontekstā. Tāda balva, kura apvieno šos dažādos žanrus, nav. Ir bijuši vēlējumi formā, jo tas, ka sabiedrība un kultūras process ir uz iekļaušanu, ir bijis jau kādu laiku, un ir bijuši tāda vēlējuma formā, ka varbūt varētu tur apvienoties, bet mēs esam tāds unikāls piemērs. Un unikāli arī līdz ar to esam daudzskaitlīgumā, jo jūs paskatīsieties nevienā no balvām, kuras varbūt mēs tepat lokāli varam izskatīt, nav žūrija 9 cilvēku sastāvā. Bet tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ko Dmitrijs minēja, lai notiktu šīs sarunas, jo vienpersonīgi kaut ko lemt ir ļoti riskanti, tā ir gan milzu atbildība, gan risks kaut ko palaist garām vai savu kaut kādu personīgu tendenci likt kā, Kritiku mēs vēl dzirdēsim 7. janvārī, kad izziņos nominants, tad jau gan jums tur Facebookā privāti rakstīs un draudēs un zvanīs. Vēl ir ļoti svarīgi apzināties, ka šie 4 žanri savā būtībā ir ļoti, ļoti dažādi savā mērķī, izteiksmē, funkcijā pat. Viņi ir tiešām ļoti dažādi. Man varbūt ir vieglāk teikt, jo es esmu dejojis tautas dejas. Es esmu dejojis mūsdienu dejas, un es tagad esmu profesionāli laikmatīgā dejā. Es šo žanru zinu pēc būtības, esmu viņos dzīvojis no bērnības, jo tā ir mūsu tā bērnības, tā kā trepe, kā mēs vispār esam gājuši, vismaz tajā laikā, kad es iesāku dejot. Un, protams, mūsu apmācībā, laikmatīgās dejas apmācībā milzīgu lomu bija arī klasiskai dejai. Jā, bet tādā brīdī, kad konkurē, un ja es lasu, ka laikmatīgajai dejai, principā, teiksim, neviens nav viena, gandrīz varētu teikt, nodibināta persona, kas strādā ar laikmatīgo deju Latvijā, viņai ir jākonkurē ar baletu vai tautas dejām, kuram tomēr ir kaut kāds atbalsta tīkls. Vai tas ir tā godīgi, ka tā visā kopējā katlā laikmatīgā deja konkurē, un tas, protams, ka mēs esam salīdzinoši neliela valsts, un tās dejas, ja katrai būtu savā balva, būtu pavisam jancīgi. Droši vien. Nē, nav godīgi. Tas bija tas, ko es gribēju dzirdēt. Jā. Protams, ka tas nav godīgi. Un vēl par balvu runājot,
Ja mēs salīdzinām vēl ar Baltiju, tad Baltijā joprojām laikmetīgā deja gan Lietuvā, gan Igaunijā ir pie teātra mākslas novērtējumi. Viņi ir joprojām kā kādreiz tas savulaik bija. Savulaik ar baletu, kā balets bija, jā. Jūs bijāt pie Spēlmaņa Spēlmaņiem. laikmetīgā deja vairākus gadus bija Spēlmaņa naktī kā atsevišķa nominācija. Un, var sakot, mēs esam savā ziņā pat avangardisti, mēs esam savā ziņā tādi karognesēji un man šķiet, ka tas ir vērtīgi būt kopā, man tas šķiet arī vērtīgi autonomijai, arī šai, ko es visu laiku mīnu, šī pašnoteikšanās brīdim, ka deja ir svarīgs, jēgpilns, vērtīgs nozare pati par sevi. Erlanda, es neesmu sen runājis. Pajautāšu jums, kā šķiet, jūs visi tā kā runājat par to, bet tad tas virziens, kurā šobrīd, ka šī žūrija, dejas balva, šīs te sadalījums, tas varētu būt tāds pareizais virziens vai ceļš, neskatoties uz finanšu grūtībām, kultūra politiku? Es domāju, noteikti ļoti jēgpildi, jo ja ir no katra žanra pa diviem. Man, piemēram, Malita arī daudz, kur arī es ar viņu strīdos, mums nesakrīt vienmēr domas. Nav tā, ka mums ir, tā kā es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti labi, ka no katra žanra pa dienu un vēl kāds cilvēks no ārpus varētu būt arī, vai mākslas zinātnieks, vai tas var arī būt, tas arī ārsts var būt. Ārtis un tad Dmitrijs. Jā, es gribēju nedaudz paturpināt tēmu, ko jūs aizsākāt, tas ir par dejas administrēšanu, vai arī tiešām kādā veidā valstiskā līmenī ar deju tiek strādāts, tad, es teikšu, ka arī skatuviskā dejā tas nav rožu lauks ar vairāk 10,000 dalībniekiem, tas ir viens cilvēks kultūras ministrijā, kas strādā, un parasti tas arī viens cilvēks uz svētkiem, viņš ir projektu vadītājs, un tad, protams, iesaistās klāt, tur nāk komandas, bet pa lielām ikdienas darbu, lielajai, visdaudzskaitlīgākajai mūsu nozarei viens cilvēks organizē, un arī Siguldā konferencē par to tika runāts, un tiešām tas tiešām ir ļoti maz, un es domāju, ka arī tas ir viens no jautājumiem, par ko valstiski vajadzētu domāt, jo arī es zinu, tepat citās valstīs, piemēram, Zviedrijā, pat pašvaldībās ir deju koordinātori, jo tiešām, vismaz es domāju, tepat Skandināvijā tur ļoti saprot, cik dejai ir ļoti liela nozīme visā, kas mūsdienās notiek, gan veicinot nevardarbību, gan arī veicinot aktīvu dzīvesveidu. Tā kā es domāju, ka tas valstiskā līmenī, tur vēl ir ļoti daudz ko darīt. Man patika ideja Erlandam par to ārstu, jo man pirmais es tā neiedomājos, bet es sapratu īstenībā ļoti interesanti, jo, ja, piemēram, lielākā sabiedrības grupai, kas varbūt nebauda mākslu kā mākslu, viņiem tas varbūt pierādījums, ka deja ir vērtīgi, ir šis sabiedriskais labums, kas ir sabiedrības veselība. Ja būtu varbūt es zinu vienu ļoti labu ārstu, kurš ļoti labi dejo. Es viņu redzu visos pasākumos. Tātad Rācens, man liekas, viņš ir pat no operācijas zāles uz deju grīdas regulāri. Es viņu redzu visās ceremonijās. Varbūt ir vērts par to padomāt, tādā veidā aktualizējot varbūt to sabiedrisko labumu, kas, protams, kultūrā un mākslā nav šādi jādomā par mākslu kā investīciju, bet tieši tai sabiedriskā labumam, es domāju, tas ir kā labs pierādījums. Jūs gribējāt kaut ko, Dmitrij, vēl minēt? Vai vairs nē? Tā bija nelāpkāpe. Ka mēs neesam 9, ka mēs esam vairāki. Mums vēl ir viena žūrija. Pareizi? Jā, ir. Cik daudz tikai es tagad samelošu ciparu? Cik? 5. Jā, mums ir vēl viens svarīgs elements. Jā, mums ir, kā pareizi saucās, jauniešu žūrija. Mēs esam 16, 14, 15, vairāk par 10. Un pirms mēs dodam arī auditorijai iespēju uzdot jautājumus, es tomēr gribētu no savas puses arī uzdot jautājumu, jo šī gada pēdējais kultūras raidījuma redakcijas kultūršoks bija par pieejamību. Kultūras pieejamību, manuprāt, pēdējos gados ārkārtīgi aktualizēts jautājums. Jaunā teātra institūts veic apmācības par šo tematu, par to tiek veidot raidījumi, raksti. Kā jums šķiet? Es zinu, ka Lība droši vien būs tā, jūs jau minējāt, ka nav uzlabojumi, jūsuprāt, nav, teiksim, to dejotāju uz skatuves, izņemot Homonovas festivālu visdrīzāk, bet vai šā pieejamība cilvēkiem, kas nav tikai kustību traucējumiem, būsim godīgi, autistiskā spektra, skaļums un citi elementi cilvēkiem ar redzes traucējumiem, vai jūsuprāt deja ir kļūst pieejamāka lielākam cilvēku skaitam? Varbūt cilvēkiem, kuri ir no reģioniem, vai cilvēki, kuri nāk, teiksim, nabadzības sliekšņi, pat lasīja, ka 21% Latvijā pagājušajā gadā ir bijis nabadzības sliekšņi. Vai jūsuprāt, deja šo 2 gadu laikā ir kļuvusi pieejamāka, kas skatās uz šo nogriezni?
Lība, droši vien te pēc tam būs Mums arī... nav atvērto durvju diena. Ne operā, nekur, kas varētu tā vienkārši atvērt durvis un palīdzēt arī šiem cilvēkiem, ja iekļūt kaut kur vai kā, diezgan maz. Un finanses atkal iet pa priekšu, un tas nebūtu nav lēt, piemēram, uz Nacionālo operu baletu, ja aiziet kaut kur, tas uzreiz ir astronomiski. Tā kā, Es cēlu roku, jo homo novus, un es tur darbojos, un tas tā kā mans arī nopelns, tad uzreiz tāds prieciņš, kad arī visur tiek pieminēts, jo tas ir kā tāds pionieris, kas tieši domā par šo tēmu, bet man tieši ļoti interesanti dzirdēt, ko citi saka, es varbūt nokomentēšu tieši beigās, kā jūs to redzat? Manuprāt, kad ir palikusi, ņemot vērā visas tiešsaistes iespējas, ko jaunieši lieto un izmanto, man šķiet viennozīmīgi, ņemot vērā to, ka arī olimpiskās spēlēs ir iekļauta breakdance disciplīna, man šķiet arī tās dod lielu foršu grūdienu arī jauniešiem interesēties par deju. Un reģioni, manuprāt, ar visu to, kas līdz šim bija pateikts, un kam es, protams, arī piekrītu, bet šobrīd ir vairāki mēģinājumi un labi rezultāti tam, ka laikmatīgie pārstāvji veicina šo dejas interesi dejā, iesaistot arī kopienu reģionos. Un tas, manuprāt, ir ļoti veiksmīgs un pareizs solis, kā mums ir jāturpina. Tāpēc, manuprāt, jā, mēs palikām pieejami. Jā, es piekrītu par kopienām noteikti. Jā, es tikai papildināšu ģimu, varbūt pat ar konkrētiem piemēriem. Viens no tiem ir 3 gadus jau notikušais laikmatīgās dejas festivāls un rezidenču notikums Horos, ko organizē Ieva Križs duets un vēl 5 no cilvēkus. Tas ir tāda labs starts arī ar vēlmi nostiprināties Kurzemes reģionā, meklēt partnerus, jau piesaistīt tādus māksliniekus, kur rezidē un strādā varbūt pat ar kopienām, vismaz idejiskā līmenī, ja? Varbūt tas nav uzreiz noticis, parādīt izrādes, parādīt ārvalstu izrādes, ieinteresēt. Jau pieminēta Kristīne, kas arī nosēdz to pašu Dienvidu Kurzemes reģionu, un tad arī grib pieminēt biedrību Lauku, kuri ļoti daudz strādā gan ar visu veidu margināļiem, ārprāts, kas beidzas vārds, kā labāk to nosaukt. Nu jā, ar iekļaušanu, ar visu veidu grupām, gan ar tiem, kuri varbūt nāk no sociālām institūcijām, nu, kur dzīvo kodās sociālās mājās, gan ar to nabadzības liekšanu, gan ar cilvēkiem ar kustību traucējumiem iesaistoties projektos, viņos piedaloties, jo, protams, tādu projektu, kurus turklāt mums jau piedāvā Eiropas Savienība, ar saviem visiem instrumentiem, un kuri tie starptautiskie partneri tādi ir. Un atliek tikai kādam atrast interesi un pieslēgties tam. Un man prieks par biedrību Lauku. Paldies. Arti? Jā, es gribētu pieminēt no mūsu žūrijas darba, manuprāt, Fonds Initium, kuri 2 gadus mēs strādājam, un katru gadu viņi piedāvā lielu pasākumu Agenskalna tirgu, un tiešām tie ir bijuši fantastiski pasākumi, kur ik viens bez maksas var nākt un apmeklēt dejas izrādes. Bet atkal man ir jāizvirz hipotēze tomēr, ka, ja mēs runājam par iekļaujošo, par dažādības veicināšanu, mēs tomēr esam, manuprāt, ļoti konservatīva sabiedrība mūsu valstī, un dejas nozarēts ļoti atspoguļos. Ja mēs skatāmies uz tiešām kaut vai laikmetīgo deju, kura mums ir visdaudzskaidrīgākā, tad tie ir zem 10 uzvedumi, kur runā par šīm tēmām. Ļoti maz proporcionāli laikmetīgi. Saturiski, jūs domājat? Saturiski par dažādības veicināšanu, par iekļaušanu, par sabiedrībai nozīmīgām tēmām. Tātad, tas būtiskākais veidot mūsu sabiedrību labāku. Protams, daudz ir es un mana sirds un skaistā daba, kas, protams, ir ļoti labi. Bet, jā.
Es ļaušu Lībai nokomentēt, un varbūt arī tas jautājums, ko es neuzdevu, bet plānoju uzdot, bija par to, vai Deja risina, jūs redzat arī kaut kāds sociāls jautājums, jo varam redzēt cikliski visās citās kultūras nozarēs, ka ir kaut kādas tēmas, kas tiek, Covids, vientulība, iekļaušana, LGBTQ, teiksim, tiesības, vai arī Dejā jūs esat kaut ko tādu manījuši. Artis jau nedaudz atbildēja, bet tad Lība, jums ir iespēja šobrīd nokomentēt visu dzirdēto. Es varbūt kopumā arī par to, kā tad ir ar to iekļaušanu vai pieejamību, vai tagad arī saka vēl piekļūstamību, lai visu būtu vēl mulsinošāk, vēl viens svešvārds. Bet, tā, protams, labā ziņa tendence ir, kad kļūst kultūra pieejamāka un piekļūstamāka, bet ļoti lēnām, gribētos, lai tas notiek sistemātiski, ir kaut kāda atsevišķa gadījuma, tad varbūt tas ir projekts, varbūt startautisks, un ar to arī tas viss beidzas, nav tā sistemātiskuma. Un atkal, ja paskatās, kas notiek Eiropā, pasaulē, tad nav pat tālu jāskatās. Polijā ļoti tagad ir attīstīsies arī šie iekļaujošā vide mākslas. Un es gribu bišķiņ aizaugt arī to Deju uz to kopumā kā kultūru un mākslu, jo un tas arī tas klasiskais, tipiskais, arī pēc tās kultūras ministrijas pētījuma sanāk, kad ja paprasa pašām institūcijām vai dejotājiem vai kaut kādiem kultūras darbiniekiem, kā tad ir ar to kultūras piemību vai piekļūstamību, tad viņi teiks, ka, taču ir labi, viņi taču zina tos dažus notikumus, kas bija, un taču par to domā. Tad, kad pajautā, kaut vai, piemēram, cilvēkiem ar invaliditāti, tad sanāk pretēji bišķiņi. Tā pieredze joprojām ļoti sarežģīta vispār saprast, kur ir kāds pieejams pasākums, nav informācijas. Arī mēs šeit redzējām to, ka bieži vien nav kaut kāda informācija. Un tad attiecīgi, lai tu vispār vai biļešu politika ir un tā tālāk ļoti daudz šķēršļi. Un tad tā kā bišķi sanāk tā no vienas puses it kā kļūst pieejamāk, bet no otras puses ir tie šķēršļi. Bet, tu gribēji par šo kaut ko, es gribēju arī vēl pakomentēt par tām tēmām, ko tu prasīji, ko es arī pamanīju varbūt šajos... Par tēmām būtu labi, un tad mēs varētu jau... Jā, jo tieši, kā jau es teicu, es pievērsu pastiprināt uzmanību tā iekļaušanas tēmai, un tas, ko ievēroju, vismaz bija arī tā tendence kaut kā samiksēt tos vecumus, un to es arī redzu, ka tā ir tāda iekļaušana, kad, īpaši tādus, pavisam mazus un ar senioriem, tas mums ļoti forši bija daži tādi veiksmīgi gadījumi, kur varēja tiešām tā ļoti pamanīt to. Mans tas arī prieks bija redzēt to LGBT+ tēmu kādā no izrādēm, un ka vispār par to runā, un ļoti spēcīgā veidā, tādā pat provokatīvā, un kas lika aizdomāties, bet pilnīgi piekrīt, ļoti maz parādās, vajadzētu daudz vairāk, un es gribu bišķi noslēgt arī ar tādu vienkārši domu, tad, ja mēs neparādām visu sabiedrību, ko tad mēs parādām? Ko tad tā kultūra atspoguļo? Jā, tur ir Covid, jā, tur ir digitālās tās problēmas ar jauniešiem, tās bija ļoti daudz, bet mēs neparādām visu sabiedrību. Un tad tas ir tāds jautājums vienkārši, ko tad mēs tur parādām un kam jānotiek, lai tur parādītos tad visi. Un mēs parādītu tiešām, kas mēs esam. Tāds arī filozofisks nedaudz. Lielas paldies! Iespēja arī auditorijā sēdošajiem, droši vien nocietušies. Jums arī jārunā būs mikrofonā, es padošu. Kā jūs sauc, ko pārstāvat? Labdien, Anna no Deja žurnāla. Jautājums, kādam būtu jābūt papildu posmam, lai atlasītu tos priekšnesums vai izrādes, kas ir pieteikti, pirms žūrija dodas vērot un skatīties? Pirms tā procesa, kam būtu tad vēl jānotiek? Un kurš būs tas cilvēks, kurš pateiks tā stop? Šis galīgi nekam neatbilst, lūdzu izglītojamies par konkrētām tēmām. Kam būtu tad jābūt tam papildu posmam? Varbūt, ka jums, jūs esat tā kā minējāt to kā savu vilšanos, varbūt jums ir ideja vai kādam citam? Man pat nav īsti, vienkārši jāuzticās tiem cilvēkiem, kas to virza, kas to... Nē, tas tā ļoti nosacīti ir kam. Parasti jau, ka izlasa to režiju vai anotāciju, tur viss ir skaidri, viss smuki uzrakstīts, bet, kad tu atnāc reāli skatīties, nav, kāpēc? Vienkārši daudz pārvērties sevi. Nē, es atkārtošu, tas ir labi meklēt kaut ko jaunu, kaut ko izaicinošu, bet citreiz jau... Bet no tā reizēm grūti ir izvairīties. Es domāju, vienīgais tad jautājums, tas praktiskais, man liekas, Annai ļoti labs ir, kā varētu no tā kaut kāds starposms ir, bet tās izrādes ir tik, cik viņas ir. Ja ir viena, divas izrādes. Es ar tā tāpēc, ka brīžiem tā izrāda vēl top. Un tu nemaz nevari tā kā... Tev ir laicīgi jāpiesaka, kas arī ir jautājums. Mums arī iepriekšējā vakarā esam
dabūjuši informāciju par to, ka rīt parīt un aizparīt ir apmēram jābrauc uz izrādi. Un es nezinu, kā šo padarīt, bet tas noteikti atvieglotu daudz vairāk gan žūrijas darbu, gan varbūt arī liktu aizdomāties, jo patiesībā jebkurš var pieteikt jebko šobrīd. Nu, viņš var izlasīt un uzskatīt, ka viņš atbilst šiem kritērijiem, un katram ir pret sevi tā paškritiskums ir ļoti dažāds. Un līdz ar to es nezinu, kā to risināt. Tas būtu ļoti labi, ja tāda būtu iespēja, bet citreiz tu jau nemaz to izrādi līdz tam brīdim lielākoties nemaz neredzi. Un pa punktiem viss sanāk ļoti smuki. Arti? Man ir pavisam īs anketā, ko ik viens iesniedz pieteikumam dejas balvai, apakšā ir jābūt punktam. Ar šo apliecinu, ka esmu izlasījis dejas balvas nolikumu. Starp citu, nav slikta ideja, jo nolikumus nelasa, jā, vai ne? Nolikums ir ļoti ok un nelasa. Un ja izlasīt nolikumu, saprast, jo tiešām es varu piekrist Erlendam, ir pieteikumi, kur var redzēt cilvēki ļoti nekritiski ir piegājuši šim procesam. Es gribu atgādināt, arī aicināt tomēr ikvienu, kas grib pieteikt pret šo procesu skatīties ļoti nopietni. Šis ir valstisks apbalvojums, tiešām arī šīs ir balvas no nodokļu maksātāja naudas, un tiešām šim visam pieiet ļoti kritiski. Jā, šī nav kaut kāda kompānija, kur tāpat izvērtē. Man būs ļoti nepopulārs, jo pilnīgi opozicionārs viedoklis. Es uzskatu, ka uz tā visa kopējā skaita tādu notikumu bija ļoti, ļoti maz. Tiešām es skaitīju, ka mēs skatījāmies pāri 80 un aptuveni 9 netika vērtēti tālāk, jo neatbilda kādam konkrētam žanram vai tomēr cits mēdījis spēlē lielāku lomu nekā horeogrāfija. Un tas pat ir normāli, jo es uzskatu, ka cilvēki, kā arī minēja mani kolēģi, strādā jau starpnozariski. Viņi pašiem ir jau varbūt procesa laikā grūti izsvērt, kurš no mēdījiem, ja es runāju mēdījis tādā plašā nozīmē, spēlēs lielāku lomu, un es tāpat laikā uzskatu, ka tas, ka jebkurš var, nav jau arī tā, ka jebkurš var pieteikt, jebko ir tā anotācija, bet es uzskatu, ka ir jādod tā brīvība un arī drosme pieteikt. Ir bijis neškaitām gadījumi, ka kāds pierunā pieteikt darbu vai tiek iesūtīts video ar komentāru, man likās, ka nebūs tā vērts, lai jūs brauktu. Es uzskatu, ka drīzāk tā ir problēma, nekā ka žūrija nostās kaut ko par daudz, jo mums redzēt visplašāko diapazonu ir tikai vērtība. Paldies. Varbūt ir vēl kāds jautājums no auditorijas. Vai komentārs nav jājautā. Kā jūs sauc, ko jūs pārstāvat, ja pārstāvat, un kāds ir jautājums? Es esmu Lauras no Dancelvē. Pirmkārt, gribēju Litē pateikties par komentāru par to, ka Baltam pietrūkst drosmes. Šādu skaļi izteiktu kritisku komentāru pret Baltu ir diezgan maz. Bet izskanēja, ka lielākā daļa dejas notikumu ir viendienītes, kas ir pretstats baletam. Un arī atceroties Litas aicinājumu ar baletu draudzēties, man ir jautājums, vai balets draudzējās ar jums, vai balets jūs aicināja reāli arī uz debijām, jo pirmizrādes ir maz, ir 2 pirmizrādes, kuras apmeklēt nav grūti, bet vai balets ir bijis ieinteresēts tajā, lai žūrija redz kaut ko vairāk? Droši vien, ka... Par baletu, jā, par baletu ir ļoti grūti vispār spriest. Es nezinu, Atis teica, ka viņš nav arī tik daudz iedziļinājies citu žanru dejās pirms šīs žūrijas, ja? Tev nebija šāda iespēja. Tagad cilvēks aiziet uz, piemēram, Don Quixote izrādi, ja? Viena prīma. Pirmizrāde, ja, viņa liek, jauna meitene. Kā tu uz to skat, ko tu redzētu vispār no šīs prīmas? Tu pieņemtu vispār, vai ir tēls, vai ir kā, bet mēs skatāmies kā profesionāļi pilnīgi no citas puses, vai vispār ir jēga šim cilvēkam to darīt, vai ir ideja viņam, ko teikt uz skatus, kāpēc viņš ir šai lomā, jā, mums ir cita pieeja, vai viņiem ir tehniskās iespējas vispār, jo mums ir ļoti svarīgi tehniskās iespējas, ja, deja, klasiskais balets. Līdz ar to ir ļoti sarežģīti cilvēkam, kurš tam nav gājis cauri, nav pieskāries, ir ļoti grūti. Tas jautājums laikam ir mazliet citādāks, vai tā kā balets draudzējas? Jā. Tikās visām izrādēm, jā. Jā.
Mēs netikām aicināti uz debijām, kas ir ļoti žēl, jo es visus personālīs nepārzinu personīgi baletu. Un tomēr es labprāt redzētu, kā atšķir šie dažādie tēli. Līdz ar to mēs nesaskatījām Nacionālā baleta arī ieinteresētību. Bet es nezinu arī, vai viņi paši, vai līdz viņiem bija nonācis vēstījums, jo mēs savā starpā bijām runājuši, ka šajā divgadē gan mēs gribētu arī saņemt informāciju par debijām, bet mēs viņu nesaņēmām. Ok, šis ir komunikācija. Erlanda, varbūt jums ir kas sakāms par šo? Vienmēr sakot, te vēl ir ko uzlabot žūrijas darba procesā. Tās debijas jau gandrīz katru izrāda kādam ir. Viņi jau tur mainās visu laiku, kā mainās. Viena diena ir vienam un nākošajā dienā citam tādā pašā lomā ir. Tā jau principā tikai katru dienu ej uz operu. Bet to jau repetitors redz un arī mākslinieckais vadītājs, kuri ir tādas, kur ir tādi izceļamākas debijas, un tad padod ziņu žūrijiem, man liekas. Tur vairāk komunikācija ar trupas vadītāju. Es domāju, ka šis jau ir tāds ļoti specifisks žūrijas jautājums, un es varu teikt, ka ir vairākas kategorijas, kas ir ļoti sarežģītas citu žanru pārstāvjiem, un pa lielam, tāpēc ir tie divi, es varētu teikt, ka ir kategorijas, kur noteicošais būs nozaru, teiksim, šis viedoklis. Kā mēs runājam tieši tā konkrēti par konkrētiem izpildītāju māksliniekiem. Un ir vairākas nozares, kur nolikums nosaka balvas tieši konkrētiem. Ja? Un tur, tev ir jābūt krietni iekšā. Un tāpēc es arī vēlreiz gribu teikt, ka, manuprāt, mūsu žūrijas darbs ir bijis tiešām vienkārši patīkams, baudāms, kad ir dažādi viedokļi, ir saprotoši, nozares vienu otru apmāca vai palīdz saprast. Tā kā, tas ir tā kā ir nominācijas, kuras ir to nozaru pārziņā kaut kādās. Paldies par jautājumu. Specifisks, bet redz uzlabojams. Vai ir vēl kāds komentārs varbūt? Pēc tā, ko jūs dzirdējat, neobligāti jāuzdod jautājums. Varbūt jums ir viedoklis, ko gribas paust. Paldies, un varbūt tad noslēgumā ātri mēs varam kaut kāds jūsu novēlējums 2025. gadā. 7. janvārī mēs ziņosim, kas tad tie nominanti, būs droši vien vētīšana un prieki un varbūt kāda masaras, bet varbūt kas ir jūsu novēlējums nākamajam gadam vai nākotnē, tādu pozitīvu noti dejā. Es laikam runāšu vairāk tieši par baletu. Gribētu tāds novēlējums būt, lai tomēr vairāk iestudētu vietējie horeogrāfi. Tas ir viens. Un, lai nebūtu tā, kad pēdējā laikā mums lielākā daļa ir importētie baleti, iepirktie, kur mēs arī, diemžēl, nevaram vērtēt viņus. Jo es arī vajadzētu tā, varbūt tās, lai tas ir nekas, lai brauc ārzem horeogrāfi, bet lai viņi tos jaundarbus taisa uz mūsu trupu. Nevis vienkārši pārliek copy-paste no jau vairākas gadus vecas izrādes uz mums. Es saprotu, mūsu publika to nav redzējis, bet pēc nolikuma mēs viņu nevaram vērtēt. Tas būtu tāds ieteikums, kad lai vairāk vietējie būtu arī ārzemnieki, protams, bet lai taisa jaundarbs tieši uz mūsu trupu, nevis pārnes. Paldies, Lita. Pavisam īsi jūs novēlējums. Par to drosmi. Man šķita, ka Lita varētu teikt vairāk drosmes. Varbūt, vai? Tas atkal ir vienos vārtos uz deju. Drosmi ir vajadzīga dejai, jā. Tas ir viennozīmīgi. Man gribētos vēl vienu nomināciju. Es ļoti gribu sagaidīt mūsdienu dejas blokā solisti un solists. Es esmu redzējis tik brīnišķīgus darbus. Tik brīnišķīgs deju darbs, viņš ir dzimis dejai, un nav. Inta, lūdzu, padomāsim par šo. Mums ir ko nominēt, mums ir ko vērtēt un darīt. Paldies. Es varu novēlēt, lai top visu laiku kaut kas citādāks un interesantāks, lai radošās idejas lidot dažādas, un savam žānram, kuru es pārstāvu mūsdienu dejai, es novēlu mūsdienu dejai ir ļoti, ļoti daudz foršu horeogrāfu, lai viņi tiešām mēģina veidot izrādes, nevis veidot savu studiju koncerta noslēgumus, cik viņi nebūtu skaisti.
lai viņi uzdrošinās un lai viņi iet ar lieliem soļiem šai deju balvā iekšā, jo viņiem ir ļoti labi dejotāju paudze izaudzināta, un lai viņi to varētu parādīt, viņiem jātais izlases, jātais tiešām izrādes. Un es domāju, ka viņi to var, un to es arī novēlu. Es mūsu dejas kopienai Latvijā novēlu vairāk starpžanru pasākumus, mūsdienu tautas, laikmetīgais tautas, balets, mūsdienu. Es nesamēlošu, ka mums nebija lielas problēmas nošķirt žanrus mašinī žūrijā. Viss bija varbūt ar 1, 2, bet pa lielam viss bija ļoti skaidrs. Un kaut kā mēs arī, ir 2 gadi, mēs arī paši saprotam, kurš ir kurš žanrs. Beidzot, jā, es novēlētu mums... Jā, tā kā es novēlētu tiešām dzīvosim draudzīgi, jā, un trakulīgi viens ar otru draudzēsimies visos iespējamos veidos. Es visai dejas kopienai arī, neizcelšu kādu konkrētu žanru, novēlētu pievērst uzmanību vairāk šodienai. Šodienai kā tādai plašai paradigmai. Tā kā jau iepriekš minēja kolēģi, man pietrūka tie atspoguļojumi, ko mēs redzam sabiedrībā un arī sabiedrības kaut kādas tendences vai notikums. Jā, bieži tas ir varbūt kaut kas nepatīkams un smags, bet ne tikai, jo māksla ir tā, kas spēj arī fantazēt par smagām tēmām un arī piedāvāt kādas utopijas, un tas jau ir veids, kā mēs varam mainīt, domāt par kaut kādu notiekušu procesu. Un tas ieteicis vairāk tajā satura un tēmu darbā, un tā šodiena ir ļoti svarīga un nepazaudēt to saikni ar šodienu, jo tas ir nākamais solis uz rītdienu. Vairāk drosmes, vairāk stabilitātes, vairāk eksperimentu un daudz lielāku finansiālo ilgtermiņa atbalstu. Jā, es jau domāju, nevar būt, ka neviens to nepieminēs, bet es palikšu pie savas iekļaušanas. Protams, tā ir man tā kā misija, un es ceru un vēlu un iedrošinu vairāk strādāt ar šo tēmu, ne tikai pašus mākslinieks, bet arī iesaistīt tiešām cilvēks ar invaliditāti, runāt par šo tēmu un nebaidīties arī vienkārši strādāt kopā un taisīt jaunus foršus projektus. Un es kā praktiķis arī plānoju to darīt turpmākos 3 gadus, vēl turpināt. Es jau kaut kādus 5-6 gadus cenšos, un nekas daudz rezultātā nav sanācis, kā saprotat. Bet es arī to darīšu, tā kā jā, ja kādam ir kaut kādas idejas, var vērsties pie manis. Mēs Homo Novus par to domājam, runājam katru gadu, tā kā daram kopā. Paldies! Jā, daudzus jautājumus mēs pavisam nepagojām izrunāt 2 stundu laikā, tā skaitā finanšu, bet es sapratu, ja mēs pieķersimies tam, tad mēs no šīs telpas iziesim varbūt rīt no rīta. Bet tāds neliels kopsavilkums no manas puses. Pirmkārt, paldies visiem klātsošiem, ka jūs šajā starpsvētku laikā atradāt laiku, un īpaši tiem, kuri atnāca arī klātienē, un sveiciens visiem tiem, kas tagad skatās arī video ierakstu. Bet tas nelielais kopsavilkums, ko es sadzirdēju, ir tāds, ka mediji nepietiekami atspoguļo Latvijas dejas notikumus, nav tādas autentiskas balss tieši arī dažādās balvās. Dejā trūkst uz skatuves cilvēku ar īpašām vajadzībām, trūkst algas, atalgojuma jautājums dejas mājai, laikmetīgai dejai, kas tiek plānot Valmierā. Horeogrāfi vairāk interesējas par citiem žanriem, kā pozitīvais novērtējums, ka nepaliek tikai žanri ietvaros. Par deju domā ne tikai dejotāji, bet arī akadēmiķi un pētniecība, ko mēs arī esam pamanījuši kā žurnālisti, un tā, manuprāt, ir ļoti vērtīga tendence. Politiski iekustējušies jautājumi par dejas iespējošanu, tā ir Valmieras kurmājas telpas dejai, kas šobrīd varbūt ne līdz galam ir atrasināt, bet tomēr tas ir tāda pozitīva tendence. Latvijas laikmetīgajā dejā ir atpalicība, pat Baltijas līmenī, jaundarbu aprite, starptautiskā reprezentācija klibo. Drosmes trūkums baleta iestudējumos, laikmetīgais balets ir vēl tikai citai bērnu autiņos. Jelgava un Madona kā patīkams pārsteigums dejā. Būtu jauki, ja dejas žūrijā būtu arī kāds starptautisks eksperts. Daudz problēmu dejas administrēšanas jautājumos Latvijā. Dejas balvai šobrīd ir pareizs virziens, koriģējums, bet pareizs. Ieteikums bija veidot atvērto durvju dienu dejai, lai iesaistītu pēc iespējas vairāk interesantu un cilvēku, varbūt ikdienā nav saistīti ar šo jomu. Deja kļuvusi pieejamāka, ņemot vērā tiešsaistes iespējas un kopienu iesaisti, bet tas notiek lēnāk nekā gribētos.
Saturiski trūks sociāli aktuālo izrāžu par iekļaušanu un citiem tematiem. Lai pieteiktu dejas izrādi, iespējams varētu parakstīties, ka izlasīs noteikumus vai nolikumu, bet pēc tam sekoja tas komentārs par to, ka jābūt labi, ka visi pieteiktos, līdz ar to droši vien kaut kāda, es domāju, ka tā ideja par to, ka parakstās par nolikumu izlasīšanu nav slikta ideja, un tas noteikti tā kā nebremzētu to iesniegšanas procesu, ja kādam, kurš būs jāpierunā. Komunikācijas uzlabošana ar operu un baletu žūrijas darbā, gribētu vairāk vietējo horeogrāfiju iestudējumus, ieteikums par jaunu nomināciju par solistu, vēlējums vairāk starpžanru pasākumu, vairāk izrāžu nevis studijas atskaišu koncertu, nepazaudēt saikni ar šodien un svarīgiem tematiem un, protams, ilgtermiņa finansiālais atbalsts. 2 stundu laikā daudz tematu. Es, man liekas, sen nebija vadījusi sarunu vai diskusiju, kurā ir tik daudz dalībnieku, tādēļ liels paldies. Es ceru, ka jūsu balsis, jūsu rupošti izskanēja un jūs pateicāt to, ko jūs vēlējāties. 7. janvārī izsludinās nominantus Dejas balvai. 2023, 2024. Savukārt jau aprīļa noslēgumā, 29. aprīlī, Vidzemes koncertzālē Cēsis, mēs uzzināsim, kuri būs tādi laureāti, un šo te balvu translēs LSM un Latvijas televīzija. Līdz ar to cerams liels cilvēku skaits ieraudzīs izrādes, ieinteresēsies, cerams apmeklēs. No savas puses novēlu brīnišķīgu gadu noslēgumu, veselību visiem, drosmi, es domāju, ne tikai dejā, bet vispār, un apņemšanos varbūt vairāk no sabiedrisko mediju puses šos te jautājumus kustināt un atgādināt redakcijām. Protams, katram muzejam arī reģionos liekas, ka viņš netiek pietiekami atspēkļots, bet, protams, kā saka klasiķi, everything in moderation, visam ir jābūt iekļautam, protams, un tiešām liels paldies par jūsu darbu. Es esmu bijis dažādās žūrijās, es zinu, cik tas ir grūti, un cik grūti īpaši pēc tam, kad paziņo nominantus un visi privāti zvana un raksta. Izturību jums, lai jūsu balsis izskan plaši, Baltijā un arī starptautiski, un cerams arī jūsu darbs un tā jūsu aktivitāte arī sociālā būs tā, kas nākotnē dejas nozare attīstīs arvien vairāk un spožāk. Liels paldies tātad Dans LV par to, ka šādu diskusiju veido, jo šādas diskusijas, manuprāt, šķietam, protams, ka mākslas valoda jau ir tā, kas mūs iekustina visvairāk, bet dažkārt vajadzīgs arī šādas parunāšanās. Es teiktu, tā šodien nebija diskusija, bet saruna. Tādēļ liels paldies organizatoriem, kas spēja norganizēt šo visu, arī šo ierakstu, ko jūs skatāties. Veiksmi 2025. gadā un ar nepacietību gaidu nominantus un laureātus. Liels paldies jums!